burtiski šajā nedēļā ir notikuši tādi notikumi, ka gandrīz tā, ka katru dienu ir kaut kāds notikums, kam ir ārkārtīgi nopietnas un iespējams ļoti ilglaicīgas sekas pasaules, Eiropas, un arī Latvijas drošībai. Džo Baidena administrācija ir atļāvusi izmantot ASV tālās darbības raķetes mērķiem Krievijas federācijā. Mēs cerēsim, ka veselais saprāts uzvarēs, un ka mums būs iespēja atskatīties šo laiku kā ļoti skarbu, bet tomēr tiks meklēt risinājumu, lai Ukrainā, nākamajā gadā iestātos vismaz pamieris, vismaz tiktu pārtraukta šī aktīvā kara darbība. Labdien, Arnoldi! Labdien, Raimonds! Pēc neliela pārtraukuma mēs atkal esam ēterā, un ir jāsaka tā, ka par šo laiku, burtiski šajā nedēļā, ir notikuši tādi notikumi, ka gandrīz tā, ka katru dienu ir kaut kāds notikums, kam ir ārkārtīgi nopietnas un iespējams ļoti ilglaicīgas sekas pasaules, Eiropas, un arī Latvijas drošībai. Es varbūt nosaukšu dažus no šiem notikumiem. Tātad sāksim ar to, ka Džo Baidena administrācija ir atļāvusi izmantot ASV tālās darbības raķetes mērķiem Krievijas federācijā. Tas ir pirmais tāds lielais notikums. Tam sekoja arī briti un francūži, kas arī principā atļāva izmantot savas raķetes. Otrs lielais notikums G20 samits Brazīlijā Rio de Janeiro, kur atbrauc attiecīgi pasaules vadošo 20 valstu vadītāji, un kur arī mēs pieminēsim, ka noslēguma deklarācijā ir pavisam maz kas pa Ukrainu, un par Krieviju vispār nekas nav. Tāda konflikta jau vairs nav. Tātad mēs redzam, ka šajos platuma grādos Ukrainas konflikts jau kļūst principā tāds apnicīgs, mēs varētu teikt, un pa viņu vairs neviens īpaši nevēlas tur runāt. Treškārt, notika šie triecieni 19. un 21. novembrī ar ASV tālās darbības raķetēm un 21. ar Britu tālās darbības raķetēm Storm Shadow. Un tātad burtiski vakar Krievijas federācija atbildēja ar vidējā rādījusa virsskaņas balistiskās raķetes triecienu Ukrainai. Un arī vakar Krievijas prezidents Putins praktiski savā paziņojumā informēja, ka šāds trieciens ir noticis, informēja, ka šādi triecieni var notikt arī pa to valstu teritoriju, ar kuru ieročiem tiek apšaudīta Krievijas federācijas teritorija. Tātad visticamāk mēs varam runāt par ASV, Lielbritāniju, jo šīs raķetes, ko es pieminēju, tātad ražo ASV un Lielbritānija, kā arī visticamāk Rumānija un Polija, jo tieši tur atrodas šīs NATO bāzes, kuras praktiski nodrošina NATO atbalstu Ukrainai šī konflikta gadījumā. Tātad sāksim visu pēc kārtas. Tātad Džo Baidens ir piekritis, ka Ukraina var izmantot ASV tālās darbības rādījusa raķetes mērķiem Krievijas federācijas teritorijā. Šeit ir divas lietas, manuprāt. Pirmā, ir principā tāds labais tonis. ASV ir bijis visus šos gadus, ka aizojoša administrācija 2 mēnešu šajā periodā, 2,5 mēnešu periodā, kad notiek šī varas nodošana, neveic nekādas asas darbības, neveic nekādas, tādas strateģiskas darbības, kas varētu vispār izbaidīt visu situāciju. Šajā gadījumā Baidens pieņems tādu lēmumu. Tātad, kas no tā izriet? Ja tu atceries, mēs te runājam, ka Donalds Trumps apsolīja 24 stundu laikā tātad konflikts pabeigt. Protams, ka 24 stundas tas ir tāds pārspīlējums, bet ir pilnīgi skaidrs, manuprāt, ka šeit ir divas lietas. Pirmais, aizojoša administrācija dara visu, lai padarītu Trumpa pozīciju ārkārtīgi smagu. Respektīvi, izdarīt tā, lai par kaut kādu mieru nevarētu būt vispār nekāda runa.
Jo saprot, viena lieta ir, ka tev nenotiek eskalācija, bet šobrīd tā eskalācija ir atkal ārkārtīgi eskalācijas kāpne ārkārtīgi aizgājis uz augšu. Un, principā, 20. janvārī Trumps var būt tādā situācijā, ka ir tuvu trešajam pasaules karam. Mēs vēl nezinām, kas notiks šajos 2 mēnešos. Es gribu tikai pateikt to, ka, manuprāt, šie 2 mēneši tagad starp 20. novembri un 20. janvāri varētu būt visbīstamākie pasaules vēsturē kopš 1962. gada Karību raķešu krīzes, kad, principā, pasaule arī bija ļoti tuvu trešajam pasaules karam. Ja, un šobrīd tā situācija ir, diemžēl, ļoti līdzīga. Tātad 2 mēneši, kad Baidena administrācija var vēl pieņemt dažādas lēmumus. Tātad pirmais šis lēmums par attiecīgo raķešu pielietošanu. Ir apmēram arī tāds viedoklis, ka jauniecelta administrācija ir brīdinājusi Zeļenski to nedarīt. Respektīvi, nešaut pa Krievijas federāciju ar šīm te raķetēm. Izskatās, ka Zeļenskis to ir ignorējis. Es domāju, ka viņš paraksta sev pietiekami tādu, ja ne nāves spriedumu, tad politiskās nāves spriedumu noteikti, jo Trumps jau tā nepārāk viņu, mīl, jo tieši Zeļenska dēļ viņam bija problēmas ar impeachmentu viņa pirmās prezidentūras laikā, līdz ar to Zeļenskis noteikti spēlē ļoti bīstamu spēli priekš sevis. Jo Trumps jau ir teicis, ka viņš praktiski atcels visus vai lielāko daļu Joe Baidena parakstītos lēmumus un rīkojumus. Tātad, tā skaitā, viņš iespējams arī atcels šo te rīkojumu par triecienu atļaušanu Krievijas federācijai. Tātad, pēc 20. janvāra, es domāju, Ukrainai un Zeļenskim sāksies ļoti grūti laiki, jo Trumps var pilnībā apturēt jebkādu veidu palīdzību, un atkal būsim pilnīgi atklāti, bez ASV palīdzības Ukraina karu zaudēs momentā. To Zeļenskis arī burtiski nesen ir atzinis, ka Ukraina zaudēs šo karu ļoti ātri, ja ASV pārtrauks savu palīdzību. Otrkārt, Eiropa nav tādā pozīcijā, lai varētu 100% aizvietot ASV finansējumu un ASV bruņojumu Ukrainai. Nav Eiropai tādu iespēju šobrīd. Ja. Tātad domāju, ka Trumps šobrīd ir ārkārtīgi dusmīgs uz Baidenu un Zeļenski, un es domāju, ka viņam jau ir šī situācija gatava tādā ziņā, ka ar pirmajām savām stundām ofisā viņš noteikti jau parakstīs ārkārtīgi daudz dažādas rīkojumus, lai apturētu kaut kādas darbības un ieviest kaut kādas jaunas darbības. Tātad skaidrs, ka šis lēmums ir mūs, diemžēl, tuvinājis NATO un Krievijas federācijas konfrontācijai, jo Krievijas federācijas prezidents Putins arī pirms tam informēja par to, ka šīs raķetes nevar Ukraiņi vien paši apkalpot. Tātad tur nepieciešama satelīta izlūkošana, tātad mērķu koordinācija un daudz dažādas lietas, kas vienkārši nav Ukraiņas rīcībā. Tātad šeit mēs varētu runāt, diemžēl, par tiešu NATO un Krievijas federācijas sadursmi. Kā es jau teicu, šie 2 mēneši mums ir visnopietnākais drošības apdraudējums līdz 20. janvārim. Otrs, G20 samits. Ar katru šo te samitu, kas notiek katru gadu, šoreiz viņš notika Brazīlijā Rio de Janeiro, Krieviju pārstāvēja Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs, un principā noslēguma deklarācijā no, laikam, 75 punktiem par Ukrainu tikai 1. Un karš Ukrainā tiek apmēram, atzīmēts tā, ka ir runa par cilvēku ciešanām, ir aicinājumi izbeigt šo te konfliktu, bet nekur neparādās, Krievija kā daļa no šī konflikta. Ja, tātad mēs varam secināt, ka tomēr arī globāliem dienvidiem un globāliem austrumiem šis konflikts ir apnicis, viņi ir noguruši no tā un viņi meklē ceļus, lai šo konfliktu pēc iespējas ātrāk atrisinātu. Miermīlīgā ceļā, sarunu ceļā. Tātad tas dod zināmas cerības, ka 25. gadā, nākamajā gadā šīs sarunas varētu sākties. Un visbeidzot, kā es jau minēju, tātad Ukraina ir devusi triecienus 19. un 21. novembrī Krievijas federācijas teritorijā ar šīm te ASV un Lielbritānijas tālsdarbības rādījus raķetēm. Un vakar
Krievijas federācija tātad ar šo te virsskaņas balistisko vidējā darbību rādījusas raķeti deva triecienu Ukrainai. Principā tas var tikt uzskatīts kā brīdinājums, kāpēc, tāpēc, ka šī raķete ir virsskaņas, tātad ar ļoti lielu ātrumu, pretgaisa aizsardzība šobrīd nevarēja nekādā veidā notriekt šo te raķeti, un šai raķetei ir iespējams arī, protams, kodola modifikācija. Tātad nākošreiz šāda raķete var tikt izlaista jau ar kodolu, tātad potenciāli, ja, ar attiecīgajām sekām. Nu, ko, Arnold, tāda ir situācija. Diemžēl šobrīd izvēle tāda, vai 2 mēneši, un Baidena administrācija, diemžēl, dara visu, lai šis konflikts iespējams nonāktu kodola stadijā, kas būtu katastrofa Eiropai un pasaulē, pie kam arī Vladimirs Putins brīdināja, ka šīs raķetes var tikt potenciāli izmantotas pret tām valstīm, tātad, kam šie ieroči ir, ASV, Lielbritānija un arī citām NATO dalību valstīm. Tātad, pats var iedomāties, kas notiktu, ja Krievijas federācija dotu triecienu, piemēram, pār Žešuvas bāzi Polijā, kas ir galvenais tātad punkts, ar kuru praktiski visa militārā palīdzība no Eiropas, no NATO dodas tālāk uz Ukrainu. Tātad tas ir viens variants. Otrs, protams, viņi tomēr izdarījuši visu, lai Donaldam Trumpam būtu ārkārtīgi grūti šo situāciju atspēlēt atpakaļ un mēģināt noslēgt mieru vai pamieru tuvākajā laikā. Jo par šiem 2 mēnešiem varētu būt vēl ļoti daudz dažādu notikumu, un mēs esam, diemžēl, ārkārtīgi tuvu jau tiešai konfrontācijai starp NATO un Krievijas federāciju. Katrā gadījumā skatīsimies, kas notiks tālāk, bet šobrīd situācija ir pietiekami nopietna un, manuprāt, šī eskalācija jau ir nonākusi tik tālu, ka nākamais solis, diemžēl, varētu būt jau no Krievijas federācijas puses kodola trieciena izdarīšana Ukrainai. Vēl jau vairāk, kā arī 19. novembrī Vladimirs Putins ir parakstījis jauno kodola doktrīnu Krievijas federācijas. Tur ir daudz dažādu punktu, bet pats galvenais punkts ir, ka kodolieroču pielietošanas slieksnis tiek samazināts. Respektīvi, saskaņā ar šo doktrīnu, kodolieročus var pielietot arī pret valsti, kurai nav kodolieroču, bet kura veic tātad militāras darbības pret Krievijas federāciju kopā ar kodolu valstu atbalstu. Šeit, principā, ir pilnīgi skaidrs, ka ar to ir domāta Ukraina, kas nav kodola valsts, bet NATO ir 3 kodola valstis – ASV, Francija un Lielbritānija. Tātad šī doktrīna tieši izskata šo jautājumu. Tātad kodolieroči var tikt izmantoti nosacīt pret Ukrainu vai arī pret mērķiem NATO, ja šāda situācija būs. Tātad tas notika 19. novembrī, arī burtiski pirms dažām dienām. Tātad, Arnold, mēs redzam, ka šajā nedēļā no 18. līdz 22. novembrim ir notikuši tādi notikumi, katrs ar ārkārtīgi nopietnām sekām un, visticamāk, ar ļoti tālējošām sekām. Arnold, ko tu domā par to visu? Manuprāt, situācija ir ļoti skarba. Jā, Raimond, bez šaubām situācija ir nopietna un skarba. Par daudzām lietām, es domāju, mēs varam tikai minēt, kāpēc šādi lēmumi tika pieņemti. Es domāju, pielietot tālā rādījus trieciens, raķešu trieciens pa Krievijas federācijas teritoriju. Kāpēc viņi tikai tagad tika pieņemti šādi lēmumi? Jā? Tie ir tādi minējumi, ļoti iespējams, ka tu ļoti izteicies. Jā? Kāpēc tas tā tika pieņemts, tas sakarā ar Trumpu uzvaru, jā? Kad viņam sarežģīti. No otras puses arī ir skaidrs tas, ka situācija frontē ir tāda, kāda viņa ir, un kad šī ilgā krīze frontē, tā ir tā kā lēna Ukrainas nāve, ja kaut kas kardināli netiek mainīts, ja, tad iespējams, ka kaut kāda, šie lēmumi tika pieņemti tāpēc, kad lai izmainītu kaut kā esošo situāciju frontē, es saku, mēs varam tikai minēt, ja, mums nav tādas informācijas un mēs nelēmjam par šiem jautājumiem, ja, mēs konstatējam faktu, kas ir noticies, kāda reālā situācija draudīga, arī, priekš mums, protams, ja,
jo mēs arī esam NATO dalībvalsts, un tad jā, ļoti iespējams, ka var notikties trešais pasaules karš ar kodolieroču pielietojumu, jā. Nu, cerēsim, kad veselais saprāts ņems virsroku un tik tālu tas nenonāks, bet situācija visādā ziņā ir ļoti nepatīkama, ļoti draudīga. Arnolds, to pilnīgi piekrīt. Pašā noslēgumā savu tā galvenā arī problēma tāda, ka mēs ar tevi un arī ļoti daudz cilvēku pasauli jau runā par to, par kodolieroču iespējamu pielietošanu, kā par, apmēram, par rīta kafiju. Apmēram tā, ka jā, tāda situācija ir, tā var notikt. Saprotu, pirms, nezinu, gadiem 4-5 tas bija neiedomājami. Ja? Šobrīd mēs runājam par to, ka jā, iespējams, ka tāda situācija būs. Un, protams, ja mēs skatāmies atkal, dārgie draugi, ģeogrāfiju, paskatāmies, kur ir Latvija un 3 Baltijas valstis, ja? Un, pieņemsim, šī vakardienas raķete praktiski pārvarēja 900 km 5 minūtēs. Tā kā, saproti, ja mēs šeit nevaram dronu noķert, kurš lido 180 km/h, un viņš kaut kur nogāžās, ja, tad tas ir atsevišķs jautājums, par to mēs atkal tevi noteikti runāsim, par pretgaisa aizsardzības trūkumu Latvijā, ja, un ka mēs redzam, ko tas viss var beigties. Dārgie draugi, manuprāt, mēs to apspriesim vēl un vēl, tāpēc, ka tā ir atkarīga arī, jāsaka godīgi, Latvijas Republikas eksistence un nākotne. Ja sākās attiecīgi šāda konfrontācija, ir maz ticams, ka Latvijas Republika varēs palikt kaut kā ārpus tā visa, un maz ticams, ka Latvijas Republika necietīs neatgriezeniskus zaudējumus. Tāpēc es tiešām pilnīgi tev pievienojos, cerēsim, ka veselais saprāts uzvarēs, ja, un ka mums būs iespēja atskatīties šo laiku kā ļoti skarbu, bet tomēr tiks meklēt risinājumu, lai Ukrainā, teiksim, nākamajā gadā iestātos vismaz pamieris, vismaz tiktu pārtraukta šī aktīvā kara darbība. Paldies, Arnold! Paldies, Raimond!